Katrai vietai ir savs stāsts. Daži no stāstiem kļūst par leģendām. Protams, zinātniekiem noteikti būtu daudz darba, lai saprastu, vai leģendas pamatā ir reāls notikums, vai tas vienkārši ir cilvēka iztēles auglis. Varbūt šo jautājumu varam risināt nākamajā zinātnes festivālā. Šovakar ieklausīsimies kādas leģendas ap mērsragu. Leģendas apkopojas Guntars Ceravs, tās stāstīs aktieris Mārtiņš Vilsons un par muzikālo noskaņu parūpēsies Denis Dimants. Baudām, bet brīdinām, ka var būt biedējoši. Nu ko, dārgā tauta, vakars nāk, vai ne? Tad es varu jums novēlēt labas naktsniņas, ko? Jūs zināt, kas es esmu vispār? Es esmu vecais Mārtiņš, kurš jums izstāstīs tādus stāstus, kuros pats ir bijis liecinieks. Agrāk ir notikušas briesmīgas lietas, un tas viss ir noticis gar visu jūras krastu, bet it sevišķi Mērsragā un Kolkā. Ziniet, kas ir Mērsrags? Kādreiz viņi ir saukuši par Mortes ragu, tas nozīmē nāves rags. Un es jau teikšu tā, dārgā tauta. Pie mums jau arī tagad notiek briesmīgas lietas. Bet par tām lietām, kas notiek šodien, nāks atkal kāds cits, varbūt es pats. Bet tas būs pēc 100 gadiem, un tad es stāstīšu par to, kas ir noticis vakar un šodien. Bet tagad paklausīsimies patiesību. Es jums vēlreiz saku, tā būs tikai patiesība par tādām lietām, ko jūs dzirdēsiet šodien no manis. Jūs pēc tam varēsiet stāstīt saviem bērniem un mazbērniem. Tikai nenobaidiet viņus. Aiziet, jā? Senākos laikos, dārgā tauta, bija tāda kārtība, ka pirmais burinieks, kurš pēc ziemas iebrauc Rīgas ostā, ticis atbrīvots no nodevām. Tādēļ kuģi centušies to priekšrocību iegūt un ir steigušies pēc iespējas ātrāk nokļūt Rīgā.
Kāds kuģis, kurš gribējis būt pirmais Rīgā, braucis garām te Mērsragam un domājis, ka viņš šī pavasarī būs pirmais, bet ir iespiests ledū un nav varējis ceļu turpināt. Kuģa komanda, ieskaitot kapteini un viņa sievu, ir atraduši tādu laipnu patvērumu vietu kāda mērsradznieka mājās. Kapteinis un sieva ir bijuši ļoti bagāti. Tiem līdzi bijis daudz zelta un dārgu apģērbu. No rīta visi šie nelaimīgie kuģi ļaudis tikuši aplaupīti un nogalināti. Pie minētās mājas atradusies arī Virces bedre. Tur nogalinātie kapteinis un viņa sieva ir paslēpti. Pēc ilgāka laika, kad ir aptrūkušies tie kūtsmēsli, vai ne? Jūs jau zināt, kā tas notiek, kad aptrūkst tās kūtsmēsli. Tad to bedri ir izrakuši un atraduši daudz kaulu. Bērni ir atraduši galvas kausus un ar tiem spēlējušies. Ha! Nu ko? Nedaudz nobijāties, padomājāt par sevi. Kādus briesmu darbus jūsu senči te ir darījuši. Ko? Bet tas jau, mīļie, vēl nav viss. Es vēl varu izstāstīt dažādus stāstus. Nu, piemēram, Mērsragā ir aplaupīti arī tirgotāji. Reiz kādā mājā ir ieradies zivju uzpircējs no Lietuvas. Tas tepat kaimiņos, jūs jau zināt, vai ne? Un saimnieks ir aizbildinājies, ka zivju pašlaik nav, lai braucot uz kaimiņu mājām. Nu, aizbrauc tur, otrs saimnieks atkal aizbildinājies, ka viņa telpas ir aizņemtas, lai braucot uz to garo pļāvu. Tur varot zirgu paganīt un pats varēšot pārnakšņot šķūnī. Naktī nākuši divi vīri ar lielu pomi par plecu. Domādami, ka vezumā guļ tirgotājs gāzuši ar to. Tirgotājs no bailēm ir aizbēdzis, šī gadījumā dzīves palikdams un aizbēdzis tepat uz upes grīvu. O, mīļie, kā tad ir gājis? Būs vēl.
viens tāds foršs stāstīņš man, bet tas nemaz nebūs varbūt tik briesmīgs, bet tomēr neģēlības tur ir pastrādātas. Tātad 1000 līdz 1875. gadam, vai visi zina, kas tas par gadu? Starp citu, tanī gadā ir dzimis mūsu lielais komponists Emils Dārziņš, vai ne? Bet tas bija labs gads arī bandītiem. Mēsragā toreiz nebija bākas. Tad kuģi varēja uzskrienot uz jūras raga sēkļa. Lai izsauktu avāriju, vietējie iedzīvotāji kuģus ir maldinājuši ar maldugunī. Ir uzcēluši kārts galā uguni, lai garām braucošie kuģi domātu, ka pa priekšu atklātā jūrā brauc cits burenieks. Tad vēl bija otrs veids. Uzsējuši klibai govī vai zirgam sānos sarkanu vai zaļu uguni, un kad zirgs klibojot gājis, tas atgādinājis, saprotiet, ka tas klukturs kustās. Tas ir atgādinājis it kā par viļņiem braucošu kuģi, vai ne? Tā pirāti ir mānījuši kuģus uz sēkļiem, lai pēc tam tos aplaupītu. Reizēm tie pirāti ir izlikušies par glābējiem un izrādīja līdzjūtību. Tumšajās naktīs slapjos, līdz nāvei nogurušos jūrnieks. Jūs zināt, kā ir jūrā? Kurš no jums ir bijis jūrā? Tur var ne tikai, tur var slapš palikt, tur var nogurt, tur ir elpot pat jāpārstāj. Un viņi viņus nabadzīgus ir noveduši krastā, aicinot uz gocu riju sasildīties un izžāvēt slapjās drēbes. Kad tie jūrnieki ir sagājuši rijā, tās durvis ir aizbultētas no ārpuses, tā, ka nelaimīgie jūrnieki nav varējuši izkļūt laukā. Bet rija iepriekš ir bijusi stipri sakurināta, tāpēc drīz vien ieslodzīti ir nosmakuši bez gaisa telpā. Bet laupītāji bez pūlēm ir iemantojuši jūrnieku drēbes, naudu un citas vērtības, kas nu tiem jūrniekiem bija. Arī tā, dārgie draugi, ka buriniekam vējainā laikā uzskrinot uz raga akmeņiem, daži no jūras braucējiem tomēr gāja bojā. Un jūra tos vēlāk izskaloja krastā. Kas tur tāds liels, jūs teiksiet? Nekas jau tur nebija, pāris līķi un viss, vai ne? Šiem jūrniekiem parasti kājās bija garie ādas zābaki, kuri bija lielā vērtē un kurus tā iekāroja tie vietējie iedzīvotāji. Pēc vairāku dienu peldēšanas tie slīkoņi jau bija uzblīduši. Tiem tos zābaks tik vienkārši nevarēja novilkt. Tad ko tad darīja, dārgie draugi? Tad nogrieza ar visu kāju. Zābaka ar visu kāju uzspraudu smailes stabā līdz brīdim, kad tas, kas no kājas bija palicis, ka to varēja tā viegli izdabūt ārā. Tāpēc jau laikam ir radusies tā iesauka, vai ne? Kājgrieži. Runā, ka zābaku dēļ ciemenieki
Vienu otru dzīvi palikušo jūrnieku vienkārši nokāva. Varbūt arī iepriekš pavaicāja, ko, lai novelk tos zābakus. Kā jums patīk, kā jūs senči ir uzvedušies? Dargie draugi, patīk? Nu, es ceru, ka šodien tā vairs neviens nedomā darīt, bet ir citi veidi, par tiem parunāsim pēc 100 gadiem. Ziniet, vēl viens stāstīns ir tāds. Kādus 5 kilometrus no ciema centra, jūs jau zināt, kur ir ciema centrs, vai ne? Atrodas aizsilnieku mājas. Kurš zina, kur ir aizsilnieku mājas? O! Viens tomēr zina. Nu redz ko. Un tur ir bijusi kādreiz jūras laupītāja Markgrāfa pils. Pilī dzīvojas laupītāja virsnieks Markgrāfs un 40 kara kalpu. No pils neliels celiņš caur biezo lazdu mežu vedis uz jūras malu, kas ir iesaukta par Daudzīti. Nu, tā vieta atrodas apmēram 2 kilometrus no Mērsraga. Tumšajās naktīs pirāti ar zirgiem jājuši uz Daudzīti. Nonākot jūrmalā, viņi tam klibajam zirgam ir uzsprauduši kaklā vējlukturi, un tā tie pirāti ir mānījuši kuģus uz sēkļiem, nu, lai pēc tam zināma lieta viņus aplaupītu. Kādu reizi jūras laupītājs sagūstījuši kādu angļu iedomājieties, admirāļa sievu, turējuši to gūstā 3 gadus. Kad pirāti jau devušies laupīt, gūstekne tomēr izbēgusi un pa mežiem aizgājusi līdz Oktei, bet vēlāk nokļuvusi Rīgā un pēc tam arī Anglijā. Viņa bija uzzīmējusi tādu sīku situācijas plānu, pēc kura Angļi varēja tomēr iebrukt, atbraukt un paņemt cieto Markgrāfu un sagūstīt laupītājus. Rīgā tiesāti karakalpi, bet Markgrāfs ir aizvests uz Angliju un saņēmis lielu sodu. Bet jūs par to tagad neesat apmierināti, vai ne? Ka viens no jūsu bandītiem ir aizvests uz Angliju. Nevienu vien tur aizvedīs, dārgie draugi. Nu, tad turpinām.
jūs jau te sēžat tā mierīgi, tā laimīgi un domājat, nē, nu kas tad tas jau bija sen, tagad jau nekas tāds nevar notikt, bet es tomēr jums ieteiktu paskatīties aiz muguras. Ko? Vai nenāk kāds ar to lielo bomi? Un vai visi ir atnākuši ar zeķiem, jeb kāds ir atnācis zābakos? Tev ir zeķis, nu tad tu esi laimīgais. Bet tie, kas ir atnākuši zābakos, mīļie, tie nekad nevar būt droši, ka to kāju nogriezīs un pakarinās un gaidīs, kad no tā zābaka tā kāja izbirs ārā. Aha! Jā, nu bet tāda man ir tā kā, nu, tāda teika, ko vēl gribētos jums arī izstāstīt. Nu, un tā teika ir apmēram tāda, gribiet ticiet, gribiet neticiet. Bet 60 metrus no krasta var redzēt to velna akmeni. Kurš to ir redzējis? Aha! Bet jūs zināt, kāds par viņu ir nostāsts? Ko? Tā sašaurinātā augšdaļa, tā akmeņa augšdaļa paceļas virs ūdens līmeņa un ir labi saredzama no krasta. Jo akmeņainajā ragā velna akmens ir pats lielākais objekts. Pēc teikas tāds stāv rakstīts, ja? Akmeņu raksts ir cēlies velnam būvējot ceļu un tiltu pāri uz Rīgas jūras līci vai pat uz pašu Sāremā. Ja? Darbs noticis pa naktīm, nesot akmeņus ar lielu maisu no tuvākās un tālākās apkārtnes. Un ceļš jau kādu gabalu bijis uztaisīts, bet uzsākot būvēt to tiltu, ja, ir iedziedājies, Gailis, pareizi, vismaz tik gudri jūs man esat. Jā. Gailis ir iztraucējis velna darbu, ka tas ir bērs akmeņus jūrā un paspējis iegrozīt pirmo 3 stūrveidu pamatakmeni tiltam. Izskatās, ka velns gribējis to tiltu būvēt pēc Vācijas velnu būvētā tilta parauga. Velnu likumi senos laikos bijuši tādi, ka tilti pār ūdeņiem jābūvē liela pusapļa formā, lai kuģi varētu izbraukt cauri un mierīgākā laikā ūdens atspīdums veidotu tādu pilnu apli. Bez tam apļa augšdaļa būtu tik augstu, ka tā sniegtos līdz pašām debesīm un velnam būtu vieglāk sazināties ar pašu Dievu. Bet var jau būt, dārgie draugi, ka viņš vienkārši gribēja to priekšnieku Dievu pakaitināt. Aha!
Interesanti paliek, ne? Ko? Ir forši, ne? Paklausīties, kādi jūs esat visi, ne? Jā, un nemaz kauna nav, ne? Pareizi jau vien darīja. Es arī uzskatu, ka normāli katrs jau rūpējas tikai par sevi. Jā, mīļie, bet tas ir tikai iesākums. Man vēl ir 2 gabaliņi, ko jums izstāstīt. Un pēc tam jūs jau paši iesiet uz to bāku un skatīsieties, kur te ir tā sēre, kas aiziet tālu jūrā, jo, kad ūdens ir nokrities, tad tur tos kuģus arī vilināja, lai viņi uzsēžās. Un tad tos jūrnieks rāva krastā un tas kājas grieza nost. Jūs sapratāt? Tomu, ja? Vārds sakot, ir jāizpumpē ūdens un tad jāvelina tie kuģi. Skaidrs, jā. Bet pastāv leģenda, bet, mīļie, kāda tur leģenda? Tā ir tīra patiesība. Par mērsradznieku jūrā nogalināto jaunavu pastāv, te ir rakstīts leģenda, mīļie, es taču tur pats biju. Es taču stāvēju un to visu pierakstīju. Par tādu jaunavu, kuru toreiz ir saukuši par Jumpravu. Rīgas pilsētas ostā, tas bija Rīgā, ja? Iebraukuši mērsradznieki ar laivu un kartupeļu kravu. Ja? Pie viņiem pienākusi kāda pilsētas jaunkundze un lūgusi, lai aizved to līdz mērsragam. Tie bijuši ar mieru, vai ne? Pēc neilga laika uz to kuģi ir atvests vairākas muciņas, tādas muciņas, līdzi vešanai, līdz uz mērsragu. Un tad tā kā nejauši, daži vīreļi atvēruši vaļā tās muciņas un cerētā dzēriena vietā ieraudzījuši ko? Naudu. Tad ieradusies arī jaunava, tā Jumprava. Kad mērsradznieki ir izbraukuši jūrā, tie beidzot ir izdomājuši tādu viltīgu gājienu, ka viņi grib to jaunavu nogalināt un aplaupīt. Tad ir tikuši līdz Ragaciemam, kur tie izdarīja to šausmīgo noziegumu. Pirms tās nogalināšanas jaunava esot viss sapratusi un lūgusi, lai nenonāvējot. Viņa apsolījusi tiem slepkavām nopirkt tvaikoni. Tomēr tas viss bija velti. Tas bija velti, nevis viss bijis, bet tas bija velti. Tie jaunavu nogalināja un iemeta jūrā. Pēc tam jaunava it kā ir parādījušies virs ūdens un saukusi. Kāda it kā? Viņa vienkārši parādījās. Es pats redzēju. Parādījās un kliedza, ka viņi ir izdarījuši šausmīgu noziegumu un saukusi, ka tik un tā paudžu paudzēs slepkavas visi aiziešot bojā, noslīkstot. Un tā arī bija, dārgie draugi. Tie, pie kuriem ir glabājusies nauda, kad tā ir aizskarta tā nauda, tad notikušas ir viena nelaime pēc otras. Un beigās to naudu dabūja aprakt kapsētā. Tā bija. Padomājiet!
kā iet tai pasaulē, dārgā tauta. Reizēm tie sliktie kļūst par labiem un tie labie par sliktiem, vai ne? Jo, kā jau es teicu, katrs mēs cīnāmies tikai par savām ērtībām. Un tā jau tai pasaulē ir iekārtots, bet reizēm ir arī ļoti labi un cilvēki tādi, kuri tev atsilda sirdi. Un tagad es ar jums gribēju aprunāties par vienu tādu meiteni, kura ir dzīvojusi pie mērsraga, skaista un tikumīga jaunava, kuru dēvēja toreiz par svētmeitu. Viņa bija devusi solījumu palikt šķīsta un uzticīgi. Iedomājieties, tad, kad vilka no kājām griez tās kājas no tādiem zābakiem, tad tomēr bija viena meitene, kura zvērēja palikt svēt un uzticīgi savam mīļotājam. Tas jau pieminētais, tas mans laupītāja virsnieks Margrāfs, pirms viņa aizved uz Angliju un viņš saņēma to sodu. Viņš jau visu laiku sūdzības darīja, vai ne? Un viņš bija noskatījis šo jaunavu un kādu dienu aizdevies pie viņas vēloties piespiest viņu, to svētmeitu, kļūt par viņa līgavu. Svētmeita tomēr nevēlējās pieņemt šo bildinājumu un lūdza Dievam palīdzību. Viņas lūgšana, ticiet vai nē, bet tika uzklausīta. Jaunavas priekšā pēkšņi radās milzīgs akmens, kas viņu pasargāja no vajātāja. Akmens sānos bija durvis, kuru nospiedums esot redzams vēl pat šodien. Tā leģenda sadalās. Agrāk uzskatīja, ka tas Margrāfa akmens ir tas pats svētmeitas akmens, bet pastāv jau arī iespēja, ka tie ir divi dažādi akmeņi. Un kāds varbūt zina, kur atrodas tas otrs akmens. Pagaidām mēs tikai ar jums zinām vienu laukakmeni, kuru ļaudis sauc par, pareizi par svētmeitas akmeni. Un tā leģenda vēsta, ka svētmeitas akmenī dzīvojot svētās meitas, un kuru rosīšanos varot saklausīt pēc nostāstiem 12. dienā, nevis naktī, bet dienā, varot dzirdēt, kā dūc svētmeitu ratiņš. Bet 12. naktī atkal varot saklausīt klusu lūgumu puišiem viņu izglābt, bet meitiešiem tajā pašā laikā pavērpt, kuri piekrītot, tos viņa paņem sev līdz. Hei, dzirdiet! Man domā, tā ir ratiņu skaņa. Jā, tas ir tas vērpjamais ratiņš. Jā, es to dzirdu. Man liekas, ka man jāiet, ne? Kā tā nē, mīļie, man jāiet ir ar to svētmeitu aprunāties. Nāc līdz, ko tur sēdi. Ejam. Redz, ka ratiņš dūc. Atā! Leģendas dzīvo ne tikai vietā, bet arī cilvēku iztēlē. Jo bagātāka iztēle, jo spilgtākā dzīvojas stāsts. Nevien kā pagātnes atbalsts, bet dzīva pieredze. Šovakar jums bija iespēja ne tikai dzirdēt leģendas, jums būs iespēja gūt pieredzi, dodoties uz vienu no leģendām apītajām vietām – Svētmeitas akmeni. Vai esat gatavi šim piedzīvojumam?